Tas jau ir tas viskodolīgākais, visfokusētākais pieejams, atrast to īsto pielietojumu mūsdienās. Ēkai, kas ir būvēta pilnīgi priekš citas funkcijas. Un to es novēlu visiem. Katram atrast savu nišu, savu ēku, savu esību, būtību un tā tālāk. Un es to vairāk domāju ne tik daudz Cēsis, Valmiera, bagātā, lecīgā, lepnā, lepojos, nelepojos, esmu kautrīgs, esmu ambiciozs, neesmu ambiciozs. Mums visai nācijai, manuprāt, ir jāfokusējās uz to, lai mēs novērtētu gan savus amatniekus, gan savas kultūras vērtības, tos 90%, arī tos 10%, kuru dēļ, skatoties vēsturē atpakaļ, mēs varam redzēt mūsdienās, kas notiek ar skolām, kad bērni raudz degunu. Man negribās skolā iet, bet, zini, 150 gadus atpakaļ vispār nebija skolu šur tur. Viņas tikai sāka veidoties, un tās dzīvojamās rijas nokvēpušās, ja, kas pamazām kļuva par cilvēku mitekļiem, ja. Tā visa ir vēstures attīstība, un man liekas, ka katrs ķieģelis, katrs akmens, katrs kaļķu javas zieķējums uz ēkas sienām ir tā vērts, lai mēs par to priecātos un apzinātos, ka ir super vietā mēs dzīvojam. Ja? Un, lai arī liekas, ka ir iespēja nolaist jāstie, degunu un visu, un noskumušam skatīties ar šausmām, kā brūk un jūk kāda ēka. Ja? Pirmkārt, pašiem jāiztaisno mugurkauls, man liekas, tas ir tas svarīgākais. Un noteikti nekādā gadījumā mākslas un amatniecības tāda nošķiršana neveicina to savu labo pašapziņu. Un es nekad nevarēju iedomāties, ka tas vispār eksistē. Man liekas, ka mēs esam tik maz nācija, ka mums jāņem no katras iespējamās vietas tas labākais un tūdaļ izstādē droši vien, ka mēs arī varēsim pārliecināties, kas ir tas, ko es priekš sevis paņemu. Ja? Un tāpat arī Cēsīs. Cēsīs mēs īstenībā esam nospieduši no Kuldīgas, ja? Kura jau ir uztaisījis savu darbnīcu, kur kultūras mantojumu ēkas tiek restaurētas ar pašu cilvēku spēkiem, neieguldot milzīgus līdzekļus tur iekšā, ja, bet apzinoties, kas ir tas foršais un svarīgais. Ja, un to mēs ar savām rociņām kasam nost un liekam savu virsū. Ja. Un tāpat arī tā super hamburgera ēstuve, kas ir vaļā tikai vasarās. Zaļā zāle, kas saucās, daži ilustrējošs piemērs, kas man vienkārši uzjautrināja. Viens bija, laikam, vai celulīts, vai tie nosaukumi ēdieni, kas vienkārši, vispār bet baigi garšīgi. Ja? Tā kā, man liekas, ka mums galvenais ir, kā lai saka, vēlreiz atkārtošu, nenolaist tasts un degunus, un kā mēs redzam, mēs konstatējam, ka mēs ļoti daudz runājam par šo te lietu, kā organizēt, kā labāk, kur kā, bet man liekas, ka ļoti svarīgi ir darīt, apzināties, kādi cilvēki ir tādi, kuri nodos savas zinības tālāk, ir tādi, kuriem patīk komunicēt ar jauniešiem, uz kuriem tā lielākā cerība, protams. Un ir tādi, kas ir vienpatņi un kas negrib komunicēt, un tāds, lai viņš arī paliek, nav ko viņu pārtaisīt. Ja? Tā kā man liekas, ka vienkārši uz priekšu. Bet Klau, Irēna, es tev gribu apsīt vienkārši es iedomājos divas atšķirīgas komūnas, ko tu saki komūna, kas iedod dvēsmu tai mājai. Pie ārējušiem ir tāda hiperbolizētu īsteno latviešu, kuri točnā tikai ar to prievīti staigā. Rozes ģimeni, ja? Baigi pašais kokļu meistars un sieva vienkārši superīgi, tur viss pārējās amatu prasmes zina. Un viņi tā kā iedod pilnīgi citu jēgu, faktiski arī vecai muižas mājai. Unguru muižā, otrā pusē upei. Tiek izkopts viss tas stāsts, kā tas barons tur vai tik nebija pirmais, kam mašīna parādījusies, ka viņš tur tā braucis un lielījies. Zīmulis. Jālaienā bija pirmā mašīna. Tas džeks, tātad viņi tur laikam sastāstījuši pīlītes, ja, tajā ekspozīcijā. Un tur ir tas, tad viņi atrod, ka tā ir tā unikālā vēl, es atvainojos, nenopuvusī, ja, jo jumts bija vietā, ja, jo viņi ir no koka, viss, kas varēja gadīties. Vienīgā, tajā apkārtnē palikusī tik skaistā ar visiem
Un tur pucē to, kas vēl no tās pērles ir palikusi, un pucē, bet principā tā ir tikai un vienīgi izstāžu zāle un skaista vieta koncertam. Un tā, šī komūna, kas tur radīs pilnīgi kaut ko citu, kam nav nekāds sakars ar šīs mājas kā tādas vēsturi, bet radīs tādu, tur... Es arī domāju, es domāju, gan viens, gan otrs ir vajadzīgs. Derēs, Absolūti. Un gan ir vajadzīga limbažu brunča pareizajās limbažu krāsās, gan arī radoša pieeja, pilnīgi jaunu kaut ko radot. Jo tagad mūsdienu tās vajadzības ir, jūs varat paši pārliecināties ikdienā. 100 gadu atpakaļ tādas nebija. Tagad ir pilnīgi citas vajadzības. Ja? Ne pilnīgi. Daudz ir tās pašas. Ja? Un es arī domāju, teiksim, kurš minēja par to dvieli, kuram tur tā kļūda bija iekšā. Ārprāts, kāda kļūda. Es nezinu. Dodiet man to dvieli, es ar viņu brīvēšos. Pagaid, tas kā jautājums par kvalitāti. Tas ir jautājums par kvalitāti, bet es jau... vārdu par visu kļūdu. Es būtu vārdu meistars bišķiņ tā kā pazemot. Lietpratējs un tā, bet vienalga starp to kļūdu, kura tur ir, ja? Tur vidū tai dvielī, ja? Tur es redzu to kvalitāti un tur es redzu. Un tas ir praktiski lietojams priekšmets. Tā kā līdz ar to, ko es gribu teikt, kad es pašlaik varu aicināt tikai amatnieks pirkt no amatniekiem viņu darinājumus, ja? Bet es domāju, visai nācijai jau būtu baigi svētīgi, ja viņi varētu atļauties, nopirkt, lietot un priecāties par to ikdienā. Tā būtu īpaša odziņa. Tieši tā. Savādāk cilvēks attēlo mašīnu. Viņš perfekti attēlo mašīnu. Es te esmu mašīniņa. Viss punkts. Ļoti interesanti, jo tieši tā mašīna mums pārdeva tikko neļaujies baigi, bet tu tieši par Adām mašīnu, par to, kuru var perfekti izpildīt, turklāt produktīvi vairāk. Es, protams, kad izstādē tu to ar to brāķi, protams, tā kā neliktu, vai ne? Bet lietotu gan. Lūk, viens ir tā izstādes daļa, un otrs tā ikdienas daļa, cik mēs lietojam savu. Sev rakstīgu lūdzu. Bet, protams. Tāpēc tu mācies tajā universitātē, kur tu mācies. Tu būsi tas, ko tu teiksi psihologs. Es neesmu mākslinieks, es esmu organizators. Un tā tam ir jābūt. Ir jābūt kādam organizatoram. Katram aktierim ir savs producents, katram meistaram ir savs producents. Tāds, mēdījis varētu teikt. Un kurš godīgi pasaka, ka viņam ir tāds talants, paceļat roku, ka viņam ir tāds talants kļūt par šo līderi, jo vispār te būtu labākā gadījumā 5% roku jābūt paceltiem. Jo sabiedrībā šie... Super, paldies tev, vismaz viens ir, ja? Cilvēks 1%. Paldies, labi. Bet lūdzu, cienījamie meistari, novērtējiet, jo līderi ir kurā jomā varbūt tikai 5% cilvēku pasaulē. Labi, neuzkārsim to smago saku savā kaklā. Tu nezini, varbūt 4,5, bet varbūt 6. Ja? Vidzemē 6. Jā, bet tās prasmes, kas ir tās zelta vērtība, tās ir vienkārši nenovērtā. Lietpratība, tas ir vienkārši zelts.